Labdien visiem, kas mūs skatās un klausās. Mēs esam atkal kārtējo reizi gaisā ar podkāstu no CMB inženieru studijas. Gribu atgādināt, ka podkāstos mēs aicinām pie sevis cilvēkus, ko uzskatām paši par personībām būvniecībā. Mūsu viedoklis var nesakrist ar sabiedrības viedokli, tāpēc, ka šis ir privāts pasākums, viņš nav ar Eiropas struktūrālo fondu atbalstu. Līdz ar to daram, kā gribam. Jā, un ja gribam, varam arī reklamēt cilvēkus un tā tālāk. Šodien mans viesis ir Leonīds Jākapsons. Jā, tas esmu es. Jā. Tavs amats šobrīd laikam ir Būvmateriālu ražotāju asociācijas izpildirektors, Valdes priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētājs. Tas ir viens no amatiem, ja tā varētu teikt. Labi, kāds vēl ir? Viens no iznāk kādi. Rīgas Tehniskās universitātes konvetā padomes priekšsēdētājs, Latvijas tirdzniecības rūpniecības padomes, rūpniecības kameras. Jā, es teicu, kameras, jā, nu tātad padomes priekšsēdētāja vietnieks atbildīgs tagad par enerģētiku. Labi, beigšu. Jā, okay. Nu, kaut kādi 5 amati būs. Nu, būs kaut kur, jā. Es teiktu, jā, atslēgas cilvēks vēl joprojām būvniecībā. Droši vien saistībā vairāk gan šobrīd ar ražošanu un tiem procesiem. Bet man liekas, ka manā galvā un manā izpratnē un droši vien, kad lielākajā arī būvniecības industrijas dalībnieku atmiņā tu vienmēr būsi kā vienīgais valsts būvinspekcijas vadītājs. Jā. Pirmais un pēdējais. Jā. Nu, es saku vienīgais. Jā. Varbūt par šo laiku. Tas bija droši vien interesanti, ne? Nu, tas bija laikam katram dzīvē kaut kāds tāds punkts maksimālais, ko viņš savā dzīvē ir nospraudis un sasniedzis, un pēc tam jau ar gadiem ejot jau tur no tā kalna lēnām, bet nozīmīgi sāk ripināties lejā. Un tas bija tas laiks, kad arī priekš sevis es jūtu to maksimālo iespēju, maksimālo enerģijas daudzumu, ko bija sakrājis, un tas varbūt arī viss tā salikās kopā arī ar gan šo darbu, gan pats galvenais ar to kolektīvu, kāds mums tur bija izveidojies. Un jāsaka, pat tāds sajūta bija, ka mēs tajā laikā varējām arī gāzt kalnus un varējām daudz panākt, bet bija arī sava ietekme dažādām politiskām ievirzēm, kas nevienmēr deva iespēju pilnībā izvērsties, jā, bet savu to, ko mēs arī bijām sev vismaz nosprauduši, es domāju, mēs vairāk vai mazāk arī panācām. Kurā gadā izveidoja Valsts būvinspekciju? Viņu izveidoja, tas ir 1998. gadā bija, laikam, konkurss bija uz vadītāju amatu, tad 99. beigās, reāli strādāt sāk no 2000. gada. No 2000. gada? Jā. Kas tā bija pa iniciatīvu, kas nonāca pie tā? Tā bija ekonomikas ministrija, māte mums bija Vija Gēme, zinām personu būvniecībā, kas arī no sākuma likumdošanas aktus izmainīja, kurā bija ietverti šie jautājumi saistībā ar Valsts būvinspekciju un arī praktiski pēc viņas tā ierosinājuma arī viss tas process arī uzsākās arī ar gan konkursiem, gan arī pašām uzdevumiem, kādas inspekcijai, tas nāca no viņas praktiski. Bet tas viss jūs paši arī izstrādājāt to visu? Tas nebija tā kā copy-paste no kaut kādas tur, nezinu, citas valsts pieredzes vai kaut ko tādu? Pamatā ir tā, redziet, mēs bijām kā viens no ierēdniecības, teiksim, tādiem stūrakmeņiem būvniecībā, un no sākuma tika radīti kabineta noteikumi, tātad, ko Valsts būvinspekcija dara, bet savukārt, kā realizēt tos uzdevumus, kādi bija šie kabineta noteikumos par Valsts būvinspekciju, tur jau mēs tad arī mēģinājām pielaust. Un daudzas lietas, varbūt, kas sākotnēji bija ierakstīts, dzīve parādīja, kad ir jāmaina, ka tas nav tas, uz ko mēs esam pamatā tendēti.
Bet pa lielam tad, tas bija pilnīgi kaut kas jauns. Tas nebija tā kā tev ielika tevi kaut kādā esošā struktūrā. Tu izveidoji struktūru, labi MK noteikumi pamatā bija uzrakstīti, bet tas jau nestrādā. Jā. Struktūra mums bija jāveido pašiem, jo mums bija zinām tikai tie pamatelementi, kas mums ir jādara, bet struktūra un kādā veidā to darīt un kaut kāda palīga lietas un ar laika mums vēl tur uzauga daži, līdzīgi kā šodien arī Būvniecības valsts kontrolas birojam ir kaut kādi jautājumi, ko valsts nevar atrisināt pati, un kas ir tāds brīvāks, tad piespēlēt tā mums arī parādījās tādi hidroelektrostacijas uzraudzības, tur elektroenerģijas un kas tik tur vienais jau pat viss jau būs kaut ko piemirst noteikti. Cilvēki? Kur radās cilvēki? Cilvēkus mēs, principā tie bija konkursi, tajā laikā bija tas obligāts nosacījums, šodien arī, bet tu jau apmēram nojauti, ko tu gribi un ko tev vajag. Jo bija tādi gadījumi, kad tu atnāc uz konkursu, kur likās, ka tas ir pēc visiem papīriem ir numur 1, bet tu jūti, ka viņš kolektīvā neiekļausies. Kaut gan viņam vajadzēja būt noteikti augstākam, labākam, bet bieži vien mēs paņēmām arī tos cilvēkus, kuri saprata mūsu ideoloģiju. Mums bija tomēr sava vēlme un savu tā saikni savā starpā jau izveidojusies pirms tam. Es nezinu, es tev nekad to neesmu teicis, bet droši vien, ka šis ir tas brīdis, ka es to varu pateikt. Savā pirmajā podkāstā es arī runāju par Valsts būvinspekciju, jo mēs tur iepazināmies un strādājām. Es teiktu, diezgan ilgu laiku. Pat priekš manas karjeras, bet es uzskatu, ka tu esi tas cilvēks, kas man tajā laikā deva iespēju strādāt pie tevis. Un principā mana karjera, izaugsme, ko es esmu sasniedzis šobrīd, ir vairāk vai mazāk pateicoties tam, ka bija šī iespēja. Paldies, Arti. Protams, nevar jau teikt, ka tu nebūtu tas, kas mums nederētu, jo mēs jau tev arī skatījāmies. Man arī ieteica daži, un šodien arī godīgi jāsaka, es varu pateikt, ka es biju ļoti apmierināts ar tavu darbu, jo man pēc tam nāca, un pirms tam man bija citi cilvēki, kas vadīja konkrēto nodaļu attiecībā uz projektu ekspertīzi. Jāsaka, ka tie nebija tik tādi izpratnes cilvēki, jo tu biji vairāk modernāks. Man patika tavu domu gājiens, kas bieži vien arī atšķīrās no citiem. Jā. Bet tā dzīve. Appusēs paldies no abām pusēm, tā kā viss ir kārtībā. Līdz kuram laikam? Kaut kāds 11. gads? Jā, 11. gada. Tas mums 10. ministrs, kad nomainījās, un tas arī nolēma pielikt mums punktu, bet tas varbūt bija saistīts ar šī finanses krīze, kas bija pasaulē, un tā ietekmēja finanšu līdzekļu ekonomiju, bet saprata un par nelaimi pēc tam notika šī Maksimas traģēdija pēc gada, un tad mēģināja atkal atgriezties, ka tomēr valsts uzraudzība pār būvniecību ir nepieciešama. Jā, man par cik es arī tajā Maksimas lietā tur esmu bijis, un man vienmēr uzdod šo jautājumu, vai tad, kad, ja nebūtu likvidēta, tas arī ir tas valstiskais vienmēr bijis, kad tagad, es nezinu, tā parlamentārā izmeklēšanas komisija, viņi pateica, ka, ja nebūtu likvidēta Valsts būvinspekcija, tad varbūt tas nebūtu noticis. Protams, kad to mēs nezinām. Jā, var būt un var nebūt. Jā, mēs varam spekulēt ar šo, bet konkrēti, vai tā būtu vai nebūtu. Bet jā, es arī to esmu teicis, ka droši vien, ka risks būtu mazāks pastāvējis. Tas objekts noteikti būtu gājis caur mums, kā caur Valsts būvinspekcijas uzraudzošo institūciju. Bet pirms, ar ko tu nodarbojies pirms Valsts būvinspekcijas? Vispār varbūt no kurienes tu nāc saknes. Mēs prasām saviem viesiem, kā viņi vispār ir tikuši līdz tam, kad viņi gribētu kļūt par būvniekiem. Un tas parasti sākās ar stāstu, esmu dzīmis un audzis, skolā gājis. Varbūt par šo. Jā, dzīmis, audzis, piedzimis Rīgā un skolām 5. vidusskola, tā arī slavena bija ar vācu valodas novirzienu.
Bet kā tikt pie būvniecība, kā vienmēr dzīvē ir nejaušības. Jā, un man, protams, vēlme bija cita. Es gribēju tikt pie žurnālistiem, gribēju iestāties Universitātes žurnālistikas fakultātē, bet tai gadā nebija latviešu valodas uzņemšanas, bija krievu valodā. Un man viens draugs teica, ka šeit blakus ir vēl viena iestāde, saucās tad bija Politehniskais institūts, un tur esot viena moderna, perspektīvākā specialitāte, saucās betona un dzelzbetona tehnoloģija. Mēs ar to draugu aizgājām uz turieni, iestājāmies. Pēc pusgada draugs laikam atrada kaut ko vēl perspektīvāk, viņš pazuda. Bet es jau biju pusgadu jau nolauzis, nolēmu turpināt. Un godīgi sakot, arī nenožēloju. Viņa perspektīva bija vēl kaut kur 3 gadus, pēc tam vairāk tāda fakultāte nebija arī. Betons, dzelzbetons jau palika vienkārši kā mācību priekšmets, jā, bet fakultātes tādas vairs nebija. Tas bija kurš gads? Tas bija jāsarēķina 76. laikam. Principā 70. gadu sākums, mēs varam teikt, ka tajā laikā dzelzbetons bija kaut kāda inovācija. Un kaut kas ļoti jauns, vai ne? Jā. Šis ir ļoti labi, jo man, piemēram, šobrīd es pārstāvu tā kā vairāk to koku padarīšanu. Jā. Mēģinu atgriezt atpakaļ, un tad es vienmēr saku, ka iedomājieties, cik daudz vajadzēja investēt tajā laikā, lai pārliecinātu sabiedrību un būvindustriju pāriet no koka būvniecības uz dzelzbetonu. Jo tas arī bija inovatīvs materiāls. Tagad mēs atgriežamies, ka koks ir inovatīvs pret dzelzbetonu. Mēs to saucam parastā būvniecība, tas ir dzelzbetons, monolītais betons un tā tālāk, vai ne? Tā ir. Tas nozīmē, tas ir pagājuši 50 gadi. Jā, bet mēs bieži vien atgriežamies, ja mēs tā skatāmies, es arī esmu papētījis arī dažādas, zinātnes virzienus, kas tiek attīstīti arī tālāk, bet tas ir kaut kāda sēni jau muļāts jau pirms gadiem. Jā, nākošais solis pēc tam, kad beidz institūtu, tad bija tāds celtniecības zinātniski pētnieciskais institūts, un kurā es arī tiku tādā betona laboratorija saucās. Un tur mēs pētījumi pamatā bija saistīti ar dažādu ķīmisko piedevu pielietošanu betonā, mainot viņu fizikāli mehāniskās īpašības. Bija arī dažādi meklējumi, kā metāla stiegrojumu aizvietot ar dažādām izsijām, metāla skaidām un tā tālāk. Tie, kas arī šodien daudz tiek pielietots, tur bija arī citi termini, es jau pat latviski nezinu, kā viņi tur saukt, jo visa valoda un visi zinātniskie darbi bija tikai krievu valodā. Un tāpēc arī daudz kas pavisam tagad pat nezinu, kā to varētu īsti nosaukt, jā, visu, ko mēs strādājām. Tā kā bija, tur mums nākošais posms bija šajā institūtā, un tur bija sāku es kā, laikam, jaunākais inženieris, tad bija inženieris, tad bija nodaļas vadītājs, tad bija galvenais inženieris, tur, laikam, bija direktora vietnieks, tur tāda kāpnīte bija. Mums bija sava eksperimentālā bāze Lugožu ielā, kur mēs arī, ja kaut ko izgudrojām, tad mēs mēģinājām jau šai rūpnīcā jau mēģināt kaut kādā sērijā palaist. Bija dažādi, tādi bija interesanti pētījumi, bet, ja tā godīgi sakot, lielākā daļa bija nevis tas, ko tu esi pats izgudrojis, tev ir kaut kāda jauna ideja, bet tas, ko tu kaut kur izlasīji presē, kas tur ārzemēs, kāds tur bija. Un tad mēs mēģinājām arī atkārtot, un tad mēģinājām to ieviest. Un viens no daži bija arī ļoti interesanti. Viens no arī tos, kas šodien moderni tā ilglaicība, mums bija saistība, ilgspējā, mums bija vairāk saistīta viņa ar salturību, jā, mēs betonam mēģinājām pacelt salturību, bet tā kā tie saldēšanas, atlaidināšanas cikli ir diezgan daudz, Latvijā tur 200, 300 vajag. Tad mums bija tāda izgudrota aprēķina metode, pēc kuras tu varēji noteikt, kā tev izmainīsies salturība, kaut kā tu nemaz nesaldē. Tad mēs tai virzienā tā apguvām šo matemātisko modeli, kad mēs tur rēķinājām, ka mūsu betons turēs tur gadu simtiem. Ja? Jo uz tā rēķina mēs varējām prēmijas saņemt, tad mums tas aizgāja tīri interesanti. Tas tā, lai arī bija jau šādi tad arī interesantas lietas. Bet tad tās
tie produkti, ko tavā laikā, tavā vadībā tur izstrādāja, viņi tika kaut kur arī Nē, bija daudz. Mums bija nodaļas, kas nodarbojas gan ar ģipsi, tātad ģipšu materiālu, tātad betons, dzelzbetons, tātad metāla konstrukcijas. Mums bija arī arhitektūras daļa. Starp citu, mums strādāja arī Edgars Pučiņš, kas bija cilvēks, kas arī virzīja nepieciešamību atjaunot Melngalvi namu. Tā bija viņa ideja, viņš pats pirmais, kas gāja vēl stādāties priekšā, te vēl bija padomu laiki, kad viņš izsita, kad vajadzētu atjaunot, un tad mēs tur visi iesaistījāmies ar šais darbos. Tad bija arī tāda ekonomikas daļa, bet ekonomika un padomjas savienība, tas ir divi tādi jēdzieni, ko ļoti grūti salikt bija kopā, un ko viņi tur kādus skaitļus tur minstrināja, to bija pat grūti saprast. Un bija būvniecībā laikam lielākais skaitļošanas centrs, kur mēs mēģinājām arī ieviest tad visu modernāko, kas bija tajā laikā, kad 80. gadi, tad izveidojam savu skaitļošanas centru, kurā varējām programmas apgūt un tā tālāk. Tad ritīgi inovācija. Tad jā. Tāds jau laikam arī tā institūta būtu mērķis bija. Tāpēc viņš bija zinātniskais institūts. Jā, es pat domāju, ja kaut kāda daļa no viņa, protams, ne tādos apjomos, jo mums tur bija ziedu laikos kaut kur 350 cilvēku strādājumi, viņš bija diezgan liels, bet kaut kādu daļu, ja mēs būtu tomēr vērši šodien laikam ar to vairāk nodarbojās mācību iestādes, kā Tehniskā universitāte, bet kaut kāda tāda daļa, kur varētu jau praktiski nodarboties ar kaut kādu jaunu materiālu jau ieviešanu. Ja? Man pamatā taisni patika viss, kas saistīts ar ieviešanu praksē. Daudz nodarbojamies ar rūpnīcām, sevišķi dzelzbetona, gan tur bija tāds trešais dzelzbetona kombināts pat Rīgā, tad bija Kuldīgā, tad bija Valmierā, un kur tik mēs tur tās piedevas mēģinājām, un bija arī daudz laba rezultāti. Kāds labākais rezultāts, ko tu atceries? Ko tur saki, šito es dēļ šā, ka mēs to izdomājam, mēs esam uzbūvējuši šo. Jā, labāko noplēsi laikam pirms gada vai tātad pie Dailes teātra tur bija tāda dzelzbetona plāksnes, kurās mums bija dažādi varianti, dažādām piedevām, dažādām armējuma pakāpēm, un mēs sekojām līdz tur ielikt dažādi mērījumus, veicām, kā viņš jau praktiskos sāls un saules un salu apstākļos eksploatējās. Bija tādi, kas izjuka pēc pirmā gada, tur nomainīja, bet bija tādas, kas stāvēja. Betonam tāda īpašība, ja viņš maina krāsu un paliek tumši zils, tad viņš ir īsti kārtīgs, satietējis, un tad tu vari uz viņu paļauties. Tagad tur notika rekonstrukcija. Tad viss Dailes teātra priekšlaukums bija principā tava laboratorijas. Tā viena daļa, kur ir no aktieri iet iekšā, tā no Brīvības ielas puses, tā tur no bija. Brīvbruņinieku ielas puses. Jā, tur man bija katram plāksnītē bija savi tur pētījumi, cik tur kas tur, cik laiks, kā ietekme bija, tīri interesanti bija. Jā. Tas ir tāds paliekošs. Kā reālā dzīvē tas strādā. Labi, tad droši vien, kad nāca, tad bija līdz neatkarībai. Jā, tad nāca neatkarības laiks, 88. 9. Tad jau mainījās, tad jau bija skaidrs, kad institūti tur vajadzēja noturēt, bet vadībai tur bija citi mērķi, citi uzdevumi, vairāk bija interesi, kā pašam izdzīvot, nevis kā institūts savākt. Un tad man kaut kā iesaistījās darbā, bija ar Jānis Kļaviņš, bija tāda standartizācijas tehniskā komiteja pirmā, jo brocēniem vajadzēja izstrādāt savu standartu, lai viņi varētu cementu ražot un attiecīgi arī realizēt, jo atbilstoši arī standartiem, ko viņi bija izstrādājuši, un tad es kaut kā mani tur iesaistīju šai virzienā, un pēc tam, kad laikam tā seja bija iepatikusies, un tad man tā arī aizgāja maz bišķi tajā virzienā, kad vairāk bija tāda pazīstamās kontakti ar daudziem cilvēkiem, tad ar ekonomikas ministriju, pēc tam, kad tika izveidota, tad arī tā mēs iepazināmies, daudz arī strādājām. Mēs tad vēl uzrakstījām vienu grāmatu, tā bija laikam pirmā par ēku
siltumtehniskām īpašībām. Tas apsekojām vairākas sērijas. Tur 464, kur tur mēs gan ne tikai veicām analīzi pēc to projektu izvērtēšanu, bet arī turpat aprēķinājām, cik tie izmaksas bija tādi. Kaut kur viņi vēl laikam mētājās. Tas, ko tagad darām vēlreiz. Mēs visu sērijas apsekojam pa vienu gadā. Jā. Mums nebija viss, tur bija, kur vēl bija tāda 600, tā bija kaut kāda. Tur dažas sērijas bija pasūtījumi, un tad mēs tur... Bet mērķis bija pateikt, ko? Mērķis bija tāds, lai būtu tās sērija veida projekts jau būtu izstrādāts, un lai varētu viņu jau ieviest arī praksē. Tu zinātu arī, cik tas maksā, kas ir konkrēti jādara konkrētais sērijai, teiksim, vienai sērijai tur ir kaut kāds gala sienas, kas ir salstoši, jāsiltina, ka tur pārējie ēki, tur vēl, ja nav naudas, var nesiltināt. Tas ir tas, kas tagad notiek. Tas ir tas, par ko mēs runājam. Viss atgriežas tikai jau augstākā līmenī. Jā. Tas šobrīd tieši tāds pats notiek. Tipēdi sērijas, tehniskās apsekošanas. Šobrīd tas brīdis, kā tajā jūsu pētījumā bija stāsts par to, ka pēc cik gadiem viņas sabruks? Tas mums ir mainījies, jā. Mēs arī tad skatījāmies, tā kā es pats arī... Labi, sabruks, bet nolietojamība. Bija tā, es dzīvoju, bija tās Āgenskalna priedes, tās bija pirmās Lielparneļa ēka, un tad bija pirmie aprēķini, tie bija 25 gadi. Un mēs iebraucām 60. gadā, kaut kur 59. Tā daļa bija nodota, un pēc 25 gadiem pienāca 25 gadi, tad domāju, ko tad darīs? Tad labi, uzliek 50 gadus, neko nemainot. Un tad parādījās 75, un tad tas tā aizgāja. Bet tur vajadzēja diezgan globāli. Es atceros, vismaz, kad es dzīvoju, tās sērija ēkas bija tādas, ka tev, ja lietus bija kaut kāds mazbišķis slīpais, tad uz logu bija jāliek bļodas, ja ūdens tecēja, tas paneļi pirmajā bija metināju, teiksim, vienu pret otru, nebija tā rieviņa. Pēc tam tā 119. sērija, tad jau izgudroja, ka tur jātais to rieviņu, tad tas ūdens nesūcās, bet, tie bija pirmie eksperimenti ir ar prefabricētām lietām, kas atkal šobrīd atgriežas. Mēs atkal esam to apli nosēguši, un šobrīd esam, kad tas prefabricētais ar jaunu tehnoloģiju un jaunām zināšanām tāpatās ir tas efektīvākais būvniecībā. Skaisti. Un pēc tam viss valsts būvinspekcija. Jā. D11. gads. Jā. Es teicu, ka Repša bija vainīgs, ka valsts būvinspekcija nolikvidēja. Repša nebija. Tur bija tagad ministru prezidents, tas, kas sēž Eiropā. Viens no komisāriem tagad ir. Dombrovskis? Jā, viņš bija ministru prezidents un ministrs bija. Zini, ar vecumu man tie uzvārdi vienmēr aizmirstās. Es neatceros. Viņš Jelgavā kultūras namu kādreiz vadīja, kā viņam bija. Viņš vēl partijas vadītājs bija šitai jaunai vienotībai laikam. Kurš? Kā viņam to? Mīnīs tev pateikšu, vai tas ir vai ne? Es neatceros. Mēs vienreiz arī skatījāmies cauri, cik mēs tev darbojamies tajā pašā būvniecības padomē. Es esmu tur kaut kādus 4 vai 5 gadus. Kas saskaitīja, ka tajā laikā jau 6 ministri nav mainījušies. Mēģināju visus atcerēties kaut no tā saraksta, un jau bija diezgan grūti. Tas tā kā... Jā, bet tas bija tik, godīgi sakot, nezolīdi no tā ministra puses. Atceros, kad mēs paši, tad bija tā krīzes laiks, vajadzēja kaut kur naudu ekonomēt. Mēs bijām sarēķinājuši, ko var izdarīt, tur pat samazināt tur fondus un tā tālāk. Un praktiski mēs pat cilvēkus nesamazinot, praktiski nesamazinot, mēs varējām darīt to pašu darbu. Un mēs ar to plānu aizgāju pie ministra. Un viņš tur, vai, ko labi, cik ir labi. Labi, es pieņemšu lēmumu. Es gāju dienu, 2, zvanu. Neviens neko nezina. Es arī departamenta direktors Pilmans tad bija zvanu, kas ir kaut kāds, ko mēs darām un tā tālāk. Neko nezinu, beigās presē izlas, kad institūts ir likvidēts. Šis ir labs. Es aizgāju, es nezināju, ko cilvēkiem teikt. Tev pēkšņi noliek tādā, viņi tur esot 2 ar ministru prezidentu tikušies, izrunājuši,
kad mēs laikam kopējam pašvaldību funkcijas, pat neiedziļinoties, ko mēs Vispār darām, bez ko izpratnes nedaram. par bez to. izpratnes pilnībā. Nu. Tas jau tad bija ļoti, mēs atceros, ka mēs visu laiku strīdējāmies par to, ka pašvaldības it kā nav pakļautas, bet tā ietekme tāpatās bija ļoti liela, jo viņas nāca pie mums uz inspekciju, mēs skaitījāmies tomēr tā kā augstāk. Mēs jau viņus pat mācījām, atceros kursus, kā viņi mums jautāja, tā mēs braucām. Sadarbība bija vienkārši fantastiska ar pašvaldībām, un tad vienkārši viņi jau var palikt tā kā bez vienas rokas. Jā. Pamesti. Tas tāds. Varbūt mēs atcerēsimies, mums tūlīt varbūt. Režisora kungs palīdzēs atrast, kurš bija ministrs, ekonomikas ministrs 11. gadā. Tad mēs atcerēsimies to nelieti, kurš nolikvidēja valsts būvniecību. Tagad jau par to jārunā. No tā jau nekādas... Godīgi sakot, man bija es tāds cilvēks, es neatriebīgs, bet es pēc tam, kad viņu redzēju pa ielu, pilnīgi gāja virsū, nesveicinot, bet ar tādu skatu, viņš pārvarēja pāriet ielas otrā pusē, ko tu zini, ko nav. Nē. Tas pirms Pauļuta. Tas ir īstais. Bet viņš tur uz īsu brīdi. Pietika, lai mums sataisīt ziepes un aiziet. Jā, No 9. līdz 11. Jā, tas bija. Tā. Kamparkungs, ak Dievs. Es jau tad vairs nebiju. Es jau biju aizgājis uz LBS strādāt, un tad jau es to neķēru. Es vienkārši, tāds. Labi, bet dzīve neapstājās. Sabruka Maksima. Tajā brīdī, man liekas, kad bija visiem skaidrs, kad tā bija kļūda. Tomēr valsts uzraudzība arī ir vajadzīga par tādām lietām, objektiem, kas ir tādi atbildīgi un, teiksim, kaut kāda riska objekti, kuri ir. Šodien jau likumdošanā vairāk diezgan precīzi ir noteikts, kad viņiem jāiesaistās, kad nē. Bet tas bija traģēdija. Man pie tam ar draugu ģimenes, ar viņiem biju tur kādreiz, kā viņas var latviski, nezinu, zbori bija armijas tie, kur mums šautu ved ar to reaktīvo artilēriju. Mēs bijām kopā, jau tā iedraudzējušies, un tad es redzēju viņas sarakstā sievu un vīrs, abi divi ar vienu. Tāds ir gutāns, un tas taisnā arī kaut kā bija tas ir tā dzīvē gana. Tu armijā esi bijis? Tu zini, es esmu tas oficieris, kas man vilka pa visādiem zboriem šaudīties, un man armijā neiznāk. Tev pakāpe tad, jā? Jā, kaut kāds vecākais ļeķinants. Labi. Tad jau tas bija tajā laikā. Tur nevarēja. Bet, labi, vismaz nebija jāiet regulārajā. Jā. Tas, no vienas puses labi, un otras puses saka, ka tur mums tik traki neesat pa vīrieti veidojot. Es nezinu, kādā veidā. Es esmu bijis tur, tajā regulārajā. Bet tas nav tad garš stāsts, kā tur par to vīrieti izveidos. Bet, protams, tas kā tas sabiedrībā tiek nests, visur ir nav dūma bez uguns. Viss tieši tā tur arī notiek pārsvarā. Jā. Un pēc tam tad uzreiz bija būvmateriālu ražotāji? Pēc tam bija, bija kaut kāds periods, kad, praktiski man nāca pie manis Sakaret Grīnvalda Juris, mēs visi pazīstam personu, viņš teica, ka mēs gribam atdalīties, kādreiz jau bija tāda būvmateriālu ražotāju asociācija. Kur tad viņam bija pie Gunža Saimnieka? Viņa bija atsevišķi, viņa sēdēja 3. stāvā, sapcīt arī mūsu mājā. Tur bija Reisons, viņš to Brocēnu vadīja, bet tur praktiski viņi vairāk nodarbojās ar savu firmas biznesu un tie visi dalībnieki pakāpeniski tur atdalījās. Parastā problēma tajā laikā ar visām sabiedriskajām organizācijām. Un tad 6 tās lielākie Latvijas ražotāju būvmateriāli apvienojās un nolēma veidot savu, lai tiešām risinātu jautājumu, kas ir aktuāli un nepieciešami, teiksim, konkrētai nozarei.
tie bija gan Sakrets, Tenaks, Latvijas Finieris, Valmieras Stiklšķiedra, Liepājas Metalurgs vēl bija. Nu, kāda Knaus, jā, nu, tie ir laikam 6, jā, nu, tad izveidoja, nu, pakāpeniski arī sākā, nu, tā aktivitāte pieauga, nu, ļoti daudz gribētāji, kas vēlējās iestāties asociācijā, un šodien arī vēlās, bet, nu, mēs esam diezgan tādi kašķīgi, un tur, nu, ne uzreiz visus pieņemam. Jo jautājums mums ir pirmais jautājums, ka tas ir uzņēmums, kas iestājas asociācijai jābūt, nu, teiksim, godīgs attiecībā pret valsti, attiecībā pret nodokļiem. Mums bija pirmie, kas mēs noslēdzām līgumu ar valsts ieņēmumu dienestu, un kurš arī noteica to summu, kāda nodokļos nedrīkst būt mazāk, un nedrīkst būt mazāk, tad vēl nebija noteikti valstiski minimāla alga, tad viņi noteica. Un bija daudz uzņēmumu, kas vēlējās, bet, kad viņi nevarēja izpildīt, diemžēl mēs nepiekrītām pie tādiem nosacījumiem. Nu, man, protams, es šo nemaz nezināju. Piedod. Nē, kāpēc piedod, es tagad saprotu, ka mums viss kārtībā, jo mēs esam CNV, ir asociācijā tavā, un mēs varam būt priecīgi, ka esam izturējuši šo konkursu. Jā. No, tā ir, jā. Jā. Nē, nu par asociāciju runājot, es esmu ļoti gandarīts, kad es esmu tajā asociācijā un kā mēs tur darbojamies. Un jā, visnotaļ. Mēs kā CMB esam vairākās asociācijās, un es vienmēr tajās citās asociācijās lieku par piemēru būvmateriālu ražotāju asociāciju. Kā viņi tur performē, kā tu viņu vadi, kā tu panāc to biedru iesaisti, kā tu palīdzi lobēt politiskos procesus tieši biedru vajadzībām. Nu, tas ir forši, un tāpēc tā asociācija ir principā arī domāta. No, jā. Un ja visas asociācijas, kas kaut kādā veidā darbojās, mēs paši zinām, es nezinu, tajā, kur mēs esam būvniecības padomē, vien ir kaut kāds 22 asociācijas. Jā. Nu, tad vēl ir visas, kas nav tur. Nu, es nezinu, cik Latvijā ir asociācijas, kas ir ar būvniecības nozari saistīts. Kāds 40 varētu būt, un dažādi viņas tur dzīvo. Bet, nu, tas ir tāds, kas, man liekas, ka, jā, katram latvietim savu politiskā partija un katram būvniekam savu asociāciju. Jā, nu, tad būtu ļoti labi, ja varētu viņas visas salikt kaut kādā veidā kopā un iet ar kopējiem mērķiem. Nu, varbūt ne gluži kopā, bet nu, kaut kādu izveidot to platformu un modeli, kas par to iestātos. Par kaut kādiem vaļaspriekiem, hobijiem, tenisu zinu. Jā, vēl joprojām. Vēl joprojām. Nu, kur tu iemācījies spēlēt tenisu? Nu, tas bija. Pagājušajā tad jāsāk atcerēt. Arī Celtniecības institūtā arī vienreiz tur man laboratorijas vadītājs, viņš pateica, viņš ar sievu spēlē, viņš pateica, sieva, bet viņam kaut kā nevar, vai es negribot. Es saku, nu kā es teikšu laboratorijas vadītājam, ka es kaut ko nevaru. Es obligāti. Es aizgāju, bet sākotnēji to raķeti es nezināju īsti ņemt vai pie tā gala vai pie tā kāta. Bet tīri ātri aizgāja tā lieta un iepatikās. Un pat ne tik daudz, redziet, te var atšķirt arī divas lietas. Ir tenisists, kas grib parādīt to enerģiju, savu spēku, viņam galvenais ir uzsist tā, lai viņš jūt. Ja? Es to tenisu izprotu kā tādu veidu, sporta veidu, kad ir, kā jebkurā sportā, ka tev ir jāapmāna, tev jābūt gudrākam nekā pretinieks. Jo tenis tā visu laiku ir mānīšana. Tu tur vienu stūri, tur, pēc tam vienu tuvāk, vienu tālāk, pēc tam tur negaidīti uzbrūc uz citu stūri. Un tā ir visu laiku domāšana tāda. Tas nav tikai, ja tev spēks ir, tu, protams, var arī salauzt visu un uzvarēt to gudru arī, ja? Bet ja tu uzvari tā, kā tu ar prātu, bet nevis ar spēku, tu jūti daudz gandarījumu lielāku nekā tu tur esi baismīgi iesitis un jūties baigi labi. Ja? Tā ir tāda atšķirība. Reizēm jau patīk arī uzšaut. Bet, vajag, bez tā nevar. Bet ar gadiem tas sitiens spēks, nes kāpēc mazinās, es nevaru izprast, kāpēc tā ir, bet tā ir sanāca. Jā. Bet to mēs tagad arī, ir man kāds kompaņons, arī Būvniecības savienībā, Arnolds ir, un tad mēs tur tādā
Tad vienā āra tenisa klubā, tur mums viens ārs, viens tāds mikroķirurgs, kam pieder, un pats arī iekārto, viņš ar tādu atdevi tur veido tos tenisa laukumus, un tad mēs tur arī reizi nedēļā cenšamies. Nu, viņš tur principā uzaicina sev potenciālos klientus, jā, jo... Protams. Jā. Tenisa elkonis, es, piemēram, tieši tāpēc vairs tā bija domāts. Jā, man te ir rekur, man ir jau, tās gan nav no tenisa, bet šitais elkonis, jā, es savā laikā spēlēju. Tā ir tā nelaime tenisistiem, jā. Bet, viņš ļoti interesanti, viņš tik sautīgi nav, viņš tur tā attīstās, viņš arī viens no pirmajām ir tāds padel tenis, ir tāds, kur spēlē nevis tādām lielām raķetēm mazā, un tu tādā metāla tā kā būrī. Stikla, jā. Un bumbiņa atlēc arī no sienas, un tu spēr tīri interesants, bet tur ir viena nelaime, ka tas tāds troksnis no viņa liels, un tad tur kaimiņu laika raksta viņam nabagam tagad jārisina problēmas, ir kā ar kaimiņiem tik galā. Tā kā savu plus mīnus, jā. Un vēl kas otrs, to man arī viens no draugiem vienreiz aizveda mūs uz slēpošanu un teica, mēs tev mācīsim slēpot. Un tad bija vēl, jūs jau zināt, Buņģinieru savienībā Mārtiņš Straume, viņš tā pat treneru, un tad mēs kaut kur tas bija, mēs aizbraucām uz Somijā kaut kur, uzved mūsu kalnā, un tagad viņš saka, salieciet slēpes tā mazliet šitā, un tad brauciet lejā. Tas kalns, zini, ka tu pirmo reizi uzkāpsi, kājas, trīts, un tad tu tādā šķērē pa metriem, un mēs bijām divi, tā bija vēl Aigars tāds Melnauksnis, arī ugunsdzēsējs. Un tad, kā mēs nokunkuļojām zemē, es neatceros, bet tad mēs ievērojam, ka apakšā ir kafejnīca, un mēs sapratām, ka mēs apgūsim pie kafijas galda visu slēpošanas tehniku, mēs tur apsēdāmies, bet nepagāja ne kaut kādu pusstundi, Mārtiņš bija klāt, izvilka mūs ārā. Bet Mārtiņš jūs arī aizvilka uz turienu un uzsāka. Jā, Mārtiņš bija tas, kas mums arī tad iemācīja kārtīgi arī iemācīja slēpot. Jā, tur bija interesants vienu momentu, mēs tādu slēpojam, un tad kaut kur mēs jau esam atdalījuši, Aigars tur kaut kur citur, un tad viņš man pieslēpo, un tad paziņo, klausies, jālaižās mājās ātrāk. Es jau, kas notika? Es tā braucu, tur tā rinda stāv pie pacēlāja. Es jau bremzēt tā uzreiz nevaru, un es to visu rindu nopļauju. Viņš tagad gan laižamies. Tā bija tā pirmā reize, pēc tam jau pēc tam tā lieta iepatikās. Jā, un slēpošana ir savas lielie kalni, jā? Jā, lielie. Tagad sāk apgūt arī mazāks Latvijas. Nekad ar Latvijā nebija slēpojis. Parasti tikai, kad brauc uzreiz lielo. Bet tagad tu slēpo, Šogad slēpoju? Jā, jau Riekas kalnā jau bija aizbraucis. Tīri labi bija. Vienīgi bail, kā kalnu nokusīs. Mums jau tas laiks ir nepastāvīgs. Tā nelaime citādi. Tā kā tāds ir tāds. Latvijā ir tik daudz slēpotāju, man liekas. Jā, vairāk tāda maza valsts kalnu nav, jā. Bet slēpotāji tur visur, kur mēs esam braukuši, vienmēr ir kaut kāda nepazīstama un dzird latviešu valodu, bet patīkā. Jā. Tas tā ir. Skaidrs. RTU konvents. Smaga tēma, vai ne? Tas ir. Jā, godīgi sakot, smaga tā ir un mēs tik nesen tikai tā tur esmu iesaistīts. Es tai konvetā jau biju arī iepriekš, jā, bet tā kā, ka tev ielika tur vadīt, tas ir mazbišķi savādāk. Bet kā viņš ir? Tu esi vadītājs, tu kaut kā vari ietekmēt tos procesus? Pamat ideja tāda, kad tas ir... Vispirms, kas veido konvetā, tad sastāv dažādu uzņēmumu vadītāji, pie tam lielākie Latvijas uzņēmumi. To LMT, tur Telekom, tur Latenergo, valsts ieņēmumu dienas un tā tālāk. Un pie tam tas ir vadītāja līmenis. Un praktiski jautājumi tiek izskatīti, teiksim, par finansēšanas modeli, kā Tehniskā universitāte tiek finansēta.
teiksim, arī kaut kādas restruktūrizācijas modeļi, kā vajadzētu veidot, jā, kādi piemēri, kādā citās valstīs risina, jo mums tā saikne, man liekas, tas ir viens no sāpīgākajiem punktiem, saikne starp zinātni, nu, teiksim, mācību procesu, ko tev apmāc universitātē un, teiksim, uzņēmēja darbība tomēr ir, manuprāt, ir pārāk nepietiekama. Un šis būtu tas modelis, ko es arī mēģinu, nu, arī runājot gan ar universitātes vadību, pamēģināt to mainīt, lai mēs būtu vairāk iesaistīti šais procesās. Pat tik tālu tagad ir pēdējā ideja, ko mēs mēģināsim virzīt, ja izdosies. Teiksim, kā jūs zināt, finansu resursus piešķir izglītības ministrija apmācības procesam, tā kā tu esi noteicis tās programmas, kādas mācību tu tur tiks pasniegta universitātē, un tad tu no sākuma pierādi, ka tev tā programma ir, un tad tu zem tās saņem naudu. Bet mēs gribējam panākt otrādi, kad tā nauda pienāk tehniskā universitāte, un universitāte kopā ar uzņēmējiem nosaka tos mācību priekšmets, kas ir vajadzīgs. Jo ir virkni tādi priekšmeti, kas šodien tiek mācība, kas jau vairs nav aktuāli. Bet ir tādi, kas būtu tagad operatīvi jāievieš un teiksim, ko varētu arī mācīt, lai arī tāds jaunietis, kad beidz augstskolu, kad viņš jau tiktu, teiksim, jau ievirzīts. Nu, industrijā iekšā, jā. Bet tas, tā ietekme, viņš ir kā konsultatīvs vai viņš tomēr? Ir principā, viņš ir konsultatīvs, protams, jā, jo augstāka jau, nu... Ministrija var neņemt vērā? Jā, nu, mēs ejam, tad tagad es domāju, tas nākošais etaps, ka mēs kopā ar universitātes vadību varētu iet, kad ministru kabineti virzam kaut kāds kabinetu noteikums, jā, kur kaut kādi jautājumi tiek risināt un atbalstīt. Supa palīdzēt vadībai, pateikt, kur ir industrija, konvencija. Jā, jo mēs prasām. Jo, redzi, kas pat nelaimi šodien tātad pašai universitātei jāpelna nauda un, teiksim, ir valsts līdzfinansējums, jā. Un tā daļa, ko pašiem jāpelna ar katru gadu, protams, pieaug. Un tad tev, lai nodrošinātu šīs apmācības arī citiem, tad tev praktiski tu piesaisti dažādi ārvalstu studentus, jā. Nu, universitāte pelna naudu, caur ko tad viņa var pelnīt? Tas ir maksas pakalpojumi, ko viņi sniedz ārvalstīs. Bet ir students, kas maksā? Jā. Kas maksā par mācībām, tas ir viens no? Tas ir viens no būtiskiem faktoriem, kas arī dod iespēju institūtam pašam attīstīties. Ir kaut kāds plāns, ko viņi nosaka, bet atkarībā no tā, cik kāds tev reitings ir universitātē, tev arī atkarībā no tā arī nāk to valstu mācību spēks, ko tu mācīsi, teiksim, zemāks, tā neērti teikt zemāks, augstāks, bet reāli. Jo, kvalificētāks vai nekvalificētāks? Jā, tas ir, tagad, teiksim, šodien, teiksim, Tehniskā universitātē tie ir, kas nāk mācīties, tā ir Indija, Pakistāna, tā ir lielākā daļa, jā. Tur vēl citas valsts, bet teiksim, kur medicīnas akadēmija, tad tur ir arī daudz no pamatā Eiropa, ir Vācija un Francija, un tas ir atkarībā no tā, kādā prestīžu kāds tev ir, jā. Tāda plāns ir tikt pirmajā 500-niekā, mēs tur tuvu bijām, bet pēdējā laikā bija kaut kur krities jau šis reitingā zemāk esam, jā. Tagad ir nepieciešama vēlme, kā to panākt, kāpēc arī notika šī reorganizācija, kad celt augšā šo prestīžu ar to, kas ir prestīžu, tu var pierādīt ar to, ka tev ir daudz zinātnisku darbu, pie tam tādos izdevumos, kas ir pasaulē atzīti, ka tev ir daudz profesoru līmeņu pasniedzēji, tad tas arī attiecīgi to prestīžu ceļu un attiecīgi arī reitings ceļās. Un tad, kad tas reitings būs, tad mēs dabūsim tos labo mācību spēku, un tad mēs sāksim reāli ieguldīt tajos studentos. Tā diemžēl dzīvē tas ir, jo gribam vai negribam bez naudas kaut ko atrisināt ir ļoti sarežģīti. Jā, tā tas varētu būt.
Tik klausoties to visu tavu dzīves stāstu, pilnīgi skaidrs, ka tu neesi tāds, kas ir tā vienkārši pārpratumu pēc nonācis būvniecībā. Tas ir tā kā pirmais pārpratums netika žurnālistikā, un tev aizvilka uz betonētājiem, tā vienkārši tā valoda. Bet no tā brīža viss tava dzīve, tad bija arī novērtējums, Jā, bija arī novērtējums. Gudīgi sakot, tas man bija negaidīti, jo man to pateica tikai dažas dienas pirms paša tā sabalvošanas ceremonijas. Jā, un tas bija, bet tas ir patīkami, gudīgi. Atzīšos, sajūta ir labi. Tomēr, kad tev jau tie gadu ir tik daudz, tad tu vismaz vari atskatīties un pateikt, ka tu neesi vēl te dzīvojis, ka tu neesi tur vienkārši strādājis tāpēc, lai varētu sevi un ģimeni pabarot, bet tev ir arī kaut kāda augstāka mērķa, un ko tu varbūt esi realizējis, un tas ir patīkami. Par ģimeni? Jā, tas ir man otrs jautājums. Tā man bija, kad man vienmēr ir gribējis, lai ģimenē būtu kaut kāds dēls arī, jo man visur apkārt, man bija gan meitas ir, bet es pēc tam par meitām pastāstīšu. Tad man suņi ir meitenes, un kaķis bija meitenes, un māsa tikai, brāļi nebija, un viss apkārt man viena sieviete, domāju, kad tā beidzot, un man tagad piedzima mazbērns un atkal meitene, un tā. Bet jāsaka, tādām meitām, kā, es nevaru nelepoties, tas ir tas, ko kāds es gribēju varbūt būt, ko es varbūt neesmu panācis, tas man ielikts manos bērnos, kas ir pastāvīgi, kas paši atrisina savas, teiksim, jautājumus, kas saistās ar darbu, pašiem vienai ir savu firma, un praktiski otra arī, viss tur ar... Cik tev ir meitas? 2, okay. Cik es atceros. Tātad, un paši tagad ir, teiksim, viena tā ir reklāmas bizness, un tur viņai tur visi lielākie Latvijas uzņēmumi, ieskait daļu pat es pēc tam tiek uzzina, ka tie ir no manas asociācijas dažas, protams, visādi spilves un tā tālāk. Arī lepnums? Nenoliedzams. Un otrai tā ir tāds apvārs, viņai tik aktīva, tā enerģija, es tāds, man liekas, ka nebija. Viņai to paziņu loks, ja jums tas ir pusi ir deputāti, ar to viņu jau šo jautājumu, viņi ir visu laiku raksta tos, kā viņi tenīs, ne YouTube'ā, draugos un tur viss savus pārdomu, Facebookā un tā tālāk, un tad viņai tur tie, ar kur viņi tur sarakstās, man jau nērti, es tur vispār esmu kaut kāds 4., tur 5. aiz mugurē. Neviens neiem pa pilnu, bet tur ir tāda līmenis ir. Bet tad viņa ir kaut kāda arī žurnālistika? Viņa nav, viņa praktiski nodarbojas ar programmēšanu. Viss, kas šodien tagad ir viņas firma, ir programmēšanas, tur ir lamājas līmenis, viņiem ir veids arī dažādas programmas, gan veikaliem izstrādā programmas, materiālu apgrozījumus un tā tālāk, tur diezgan sarežģīts tas ir un piesaista strādājošos ne tikai savējos, un, teiksim, viņiem bija kādreiz viņu indieši piesaistīt, un tagad Ukraiņi daudz strādā, viņi turpat arī dzīvo un ar viņiem, un viņi viņi man politiski ir aktīvi, viņi bija viena no tām, kas te man to pieminekli Pārdaugavā organizēja nojaukšanu, viņi man gāja pirmās rindās visur. Bet patīkami ir, kad tiešām ir ar viņu var runāt par visādām tēmām. Bet maza meitiņa tagad tev ir, ko tu var auklēt, ne? Man viņi pa brīžam atved, tas man ir tāds zelts ir. Es tikai tagad īsti saprotu, ko nozīmē. Tad, kad tu biji tais gados, kaut ko, kad man te bērni piedzim, bija, tu tā kā tēvs, bet tagad tu to izjūti. Man atsūta viņi tāds filmiņas, kur viņi tur staigā un kaut ko tur ļeparo, un tu pa brīžam vēlreiz apskaties un smaidi, un pilnīgi automātiski skatos tajā bildē, un es jūtu, man smaids nāk pats no sevis. Ja, tas ir fantastiski. Tomēr tas dzīvē laikam ir būtiskākais jautājums. Kā tev ģimene būtu normāli? Bērni ģimene. Bērni jābūt. Tev ir kāds,
tajā visā tavā būvniecības karjerā ir tāds objekts, nezinu, varbūt mūsdienīgāk, kaut kur valsts būvinspekcijas laikā, ko tu uzskati, kad tu esi pielicis ļoti daudz enerģijas vai, nezinu, varbūt ne enerģijas vai ietekmi savu, ka tas ir tas, kur tu arī var pateikt, es šitien pielicis, esmu tik daudz rokas, kad es to varu teikt, ka tas ir pateicoties man, tur vairāk vai mazāk ir uzbūvēts, uzcelts. Piemēram, es sevi ļoti asociēju ar Z-torņiem, kur es arī teicu, ka tas ir gan mans piemineklis, gan kapakmens vienlaicīgi. Jo es tur biju klāt jau tajā brīdī, kad es strādāju pie tevis, kad mums sākās pirmās problēmas, ka mūs tur aicināja. Līdz pat tam, ka mēs nodevām viņa eksploatācijā, tas 11 gadu. Paldies Dievam, jā. Nē, man visu laiku kaut kā dzīve piespēlēja būt tur blakus dažādās formācijās un dažādos uzņēmumos, bet jā, kā tev? Kaut kādi pie būvniecības kaut kādi objekti ir bijuši vairāk, bet teikt, ka es varētu tur lepoties vai kaut kur tādu, ko es laikam, visu laiku kaut kas notiek arī, tu pat māju pārbūvēji, kaut kādu tur šķūnītes attaisi, bet teikt, ka tas būtu tas, kas man tas, ar ko es varētu visiem rādīt, to es esmu izdarījis, es tādu pat, nē, tas arī īsti nav. Man vēl bija tāda iespēja, tas bija 85. gadā, bija tā saucamē jauniešu kustības, tas MŽK Молодежный жилищный комплекс. Es nezinu, jūs laikam tādu nezināt. Nē, latviskoja tas būtu jauniešu dzīvojamais komplekss. Tātad tas vēl bija padomu laika, jau gāja uz beigām, un bija tāda kustība, kad jaunieši kopā savācās, izveido kaut kādu tās brigādes un paši vai būvē jaunas ēkas, jau rekonstruē, un tad tu pats arī saņem tur dzīvokli. Un tas bija pats pirmā māja, tā Brīvības ielā 111. Tas ir pie Ģertrūdes baznīcas jaunās blakus, un tur mēs strādājām, cik 11, laikam gadu kaut kur mums iznāca strādāt, bet tas bija tāds darbs, ka tu tur strādāji tātad 11 stundas katru dienu, un ieskaitot sestdienas, vienīgā diena bija svētdiena brīva. Tātad tā bija vecā ēka, kas bija kaut kāda 1905. Gadā, laikam uzbūvēta, bija pamest jau, viss jau tur bija izjaukts, kā vienmēr. Bija kādreiz strādnieku, kaut kāds priekš strādniekiem būvēta. Un tad bija tā kustība, un tad mēs gadu no institūtas, vēl paralēli tur vakaros nāca uz institūtu strādāt, un tad tur mēs rukājām gan kā strādnieki, es tur vairāk gan vadību, bet kā strādnieki mēs tur likām visādi, pavalds atkal vārdu, nezinu, peremička. Pārsedz, šito. Tas bija tāda uzsituša roku, un tad mēs bijām 40 cilvēku, un mēs to māju uzcēlām. Mums vēl tajā laikā viņu nodeva eksploatācijā, un atklāšanā bija Nelaiķis Pugo, Grieza Lentīti, bija Rīgas mērs, kā viņam bija, tas politiski, tas cietumā, ko Rubiks bija. Bet viņš bija, starp citu, ļoti labs, bija kā Rīga administrators, viņš bija lielisks ar viņu, teiksim, es nevienu sliktu vārdu. Viņš bieži tur visu laiku nāca un skatījās, kā jums iet plāni, es tur no Krievijas arī braucu televīziju, tur filmēm. Un tad mēs to māju uzrāvām, un tad bija loterija, vajadzēja izvilkt, kur dzīvokli, un tad tā mēs... Bet tu teici 40 cilvēki, tur bija 40 dzīvokļi? 40 dzīvokļi, 41. Jā, mēs bijām, laikam, 35, 5 vēl atgriezās, bija jādod tiem, kas tur kādreiz dzīvo, jo viņi negribēja iet prom, bet tur tā ideja bija, ka šodien laikam tas nedara, ka tas ir tāda, teiksim, kaut kāds komunisma tāds nākotnes, ka tur augšā būs tev visi kopā ies uz bērnu dārziem, tur tāds milzīgs zāle, kur bērnus pieskatīs.
tāda bija kāda tur televīzija, viss kopējā, Televīzora istaba. Jā, kaut kā tāda kafejnīciņa varbūt, bet, tas jau pirmā gadā bija skaidrs, ka tas, nestrādā. Cilvēki nav gatavi dzīvot komunismā. Arī tad nebija gatavi. To vēlreiz var pierādīt, ka tā ideja kā tāda, katrs mēs esam individuāls, katrs grib attīstīt sevi un kaut ko tur iet. Jā, sākotnēji vēl tur ārā varēja tur dārzā tur satikties, parunāt, bet tad jau vienu vairāk, un tad jau cilvēki arī tur jau mainīja dzīvokļus un tādi sanākuši citi, bet tādi bija, mēs bijām pirmie un tādi bija vairāk Rīgā, es pat nezinu, kaut kad 10 tādas mājas bija, bet bija nelaime arī tāda, ka daži bija uzcēla māju un pēc tam atgriez īpašniekiem bija jāatgriež. Denacionalizācijas process pēc neatkarības, protams, ka tas jau bija arī šitā Igaunijas vēstniecības tā ēka, tur arī bija nostrādājuši un pateica, piedodiet. Pagad, Igaunijas vēstniecība. Tas ir skolas iela, laikam sanāk tā. Tur, jā. Mēs vienkārši šobrīd Igaunijas vēstniecību Vecrīgā. Vecrīgā viņa tagad ir? Vēl nav, viņa tagad tiek būvēta. Jā, tā kā tas bija, tad tas bija kaut kas, ko tu ar savām rokām tur darīja, bet teikt, ka tur lepoties, jo tad arī ne tie materiāli mums jau deva to, kas bija vislētākais, teiksim, gāzbetons šodien, kā tur skaties, tur līdz milimetram visu izmēru. Mums iedeva kaut kādu aplausu, tad tur zāģi, tur izzāģēja, lai vismaz tev tie izmēri būtu vairāk. Un tad tā siena bija šķīva greiz, ķieģeļas nebija. Un tad tur vēl trakākais bija tas, ka mums mēs tās pārsadzes bija tādas sīs koku, un mēs, kad jau visu to starpstāvus noņēmām nost, izņēmām tās sī, viņi smaržoja. Un tu nedrīkstēji nekur, viņi tev bija jāprog zemē. Kāpēc? Nedrīkst, tas ir tā ir privatizēta, tur zakšana un tā tālāk, un aprakt tur pat pagalmā, viss tas bija, man asars acīs bija viss. Kāpēc tas tāda laika bija. To tu nedrīkstēji neko viņam darīt. Labi, tas, jā. Bija tāda laika, jā. Bija tāda laika. Bet, tev tad, principā tu ieguvi arī faktisko pieredzi. Jā, tā bija. Lai ir kāda būtu tajā laikā. Jā, starp citu, tas ir viens arī no jautājumiem, ko, manuprāt, būtu nepieciešams attīstīt arī pie apmācības, tomēr vairāk šī praktiskā puse tiem, kas mācās augstskolā, kad vairāk būtu, es nezinu, man vairāk deva gan tā mājas būvniecība, bet pirms tam mums, kad arī bija prakses uzņēmumā, manos tos dzelbetonā, es pēc tam, kad rēķināju konstrukcijas, man bija jau skaidrs, kāpēc tas notiek. Jo, kad tev liek darīt to, kas ir teorētisks un praktiski ar rotām, tev pat it kā viss ir skaidrs. Tas ir tāpēc. Bet, kad tu neesi ar rokām to aptaustīs, tas ir pavisam savādā. Tā citādi attiecībā. Šobrīd jau arī, tā visa izglītības mūsu tas modulis, kas ir, runājam par būvniecības izglītību, man liekas, ir bišķiņ tāds, nepareizs, labi, nepareizs, bet tāds, kāds viņš ir, tāds ir, ar tādu mums jādzīvo. Vienkārši tagad jau 3. kurs, viņi jau principā normāli strādā. Jā, visi praktiski. Visi strādā. Jā. Tas nozīmē, ka viņiem jau tā praksa ir. Jā, viņam pat papīrs tikai vajadzīgs. Viņam tik vajag tur arī tās mācības, kā viņi tur notiek, jo, nezinu, tāpēc tas nestrādā tā, kā mēs to būtu iedomājušies ideālā veidā, kad tu tur mācies un tad tu ej praksē uz kaut kādiem kombinētiem, uz uzņēmumiem un tā. It kā viņas skaitās prakses un ir tās prakses, bet mums ar uzņēmumā mēs jau studentus izmantojam ļoti labprāt pat, tā kā dodam viņiem to pieredzi, lai viņi nāk šeit un praktizējās, un pēc tam, protams, mēs esam priecīgi, ja viņi paliek pie mums. Ir un paliek arī? Jā, mums jau paliek. Jā, mēs esam ļoti, ļoti atvērti jauniem cilvēkiem un tādām lietām kaut kādām. Varbūt kaut ko man grib pajautāt. Tev tālāk plāni, jo tu tā attīsties. Mēs bijām, kad mums bija pirmo reizi, kad mēs uzņēmām tev asociācijā, tad bija pirms gadiem 2 vai 3? 2 vai 3, jā. 3, jā.
Tad bija tāda viena telpa, un tur tas gals vispār nekas nebija, un šitas gals arī nekā nebija. Kas ir tālāk? Rūpnīca tagad ir radusies, es toreiz atceros, tikai bija kaut kāds paraugs no koka sasists. Domāju, labi. Labi, taisa, bet Nē, kā jau es minēju, tur plāni vienmēr ir, tas ir izaicinājums. Tev dod iespēju. Tev izmet iespēju, un tu vari viņu paņemt, vari nepaņemt. Manā gadījumā es ļoti daudz ņemu un daru. Jo konkrētus plānus, mērķus es tādus baigos neuzstādu vairs, jo man bija kādreiz lieli mērķi. Tur kļūt, piemēram, CMB ir Eiropas līmeņa inženieru birojas. Ja? Tad sapratu, ka to Latvijā izdarīt ir ļoti grūti. Tad tev vajadzīgs eksports, tev vajag visu to audzēt, tur kvalifikāciju un kompetenci, un to mēs darām. Mēs liekam tādus mazus mērķīšus. Šobrīd mazākie mērķīši ir šī pati rūpnīca. Mēs viņā mēģinam investēt un attīstīties. Esam sadalījuši to uzņēmumu grupā, vairākos uzņēmumos, tos katru pa sevi attīstīt, sakārtot to iekšējo un skatīties. Labi, pasaka, tu neesi kaut ko kļūdījies, un šito es Protams, kad esmu. Un to tu vari sev atzīt, šitā bija baigā kļūda. Protams, bet es ar to tā kā nešaustu sevi, jo tajā procesā, ja tu kļūdies, tā ir atkal pieredze. Stulbi būtu kļūdīties trešo reizi ar to pašu. Divreiz vēl varētu, tad to var piedot sev un arī citiem var piedot. Bet ja tu kļūdies jau trešo reizi, tad tas tāds stulbuma iezīme varētu būt, vai arī psihopātisms un pašiznīcināšanās. Bet jā, protams, kad ir kļūdas. Daudz pat ir bijušas, un es esmu citreiz pat nodievojies, kad es nekad, piemēram, man bija būvniecības uzņēmums, kurš nobankrotēja. Pirms es gāju pie tevis. Jā, to es atceros, tu stāstīji. Es tā kā deklarēju, ka es vairs ar būvniecību nekad nenodarbošos, bet šobrīd mums ir būvuzņēmums, CMB Construction. Jā. Pavisam mēs esam tur, bet mēs esam definējuši savādāk. Mums viņš nav tā kā vienkārši būvniecība. Mēs ejam koka būvniecībā iekšā. Protams, ar rūpnīcu vien nepietiek, lai uzceltu koka ēku. Tā kā mēs gribam caur to būvniecību apkalpot gan rūpnīcu, gan arī radīt to ēku visu kopā. Labi, bet Latvijā ir liela konkurence šai virzienā. Cik tu esi? Koka būvniecībā? Jā. Es teiktu, nav konkurence, tāpēc, ka mums nav koka būvniecības Latvijā. Labi. Pie mums asociācijā vēl viens uzņēmums ir. Latvijā tas ir ko mēs šobrīd esam tā kā apskatījuši. Latvijā ir apmēram 100 koka ražotāji, koka dažādi. Sākot no tiem, kas garažās tur kaut ko naglo, beidzot ar lielākiem uzņēmumiem, Bet konkurence Latvijā konkurences nav, jo nav tirgus. Ja tu gribi konkurēt Latvijā, tu principā vari norakstīt sevi. Jo tu vari konkurēt tikai caur dempingu. Caur dempingu tu nevari dabūt kvalitāti, vai arī tu iebrauc kaut kādās hauzās un tu vienkārši esi mīnusos. Visi vairāk vai mazāk koka ražotāji, koka ēku ražotāji ir eksportspējīgi. Labi, eksporta tirgus ir šodien arī krīze, es saprotu, ir gan Skandināvijā. Tātad jūs meklējat paši? Protams, mēs meklējam. Mums pozitīvi varbūt bija tas, ka mēs nesākām investēt Skandināvijas eksporta tirgu. Man gan bija citi apsvērumi. Tajā laikā, kad mēs sākām attīstīt eksporta tirgus, man bija tas skats tāds, ka tur ir visi jau ir priekšā. Tur ir latvieši, tur ir poļi, tur ir lietuvieši, tur ir igauņi. Ko tad es tur vēl līdīšu? Es tā būtu iedomājies, godīgi sakot. Ko es tur darīšu? Tur viss ir pilns. Tā kā visiem jau ir savi B2B biznesa modeļi, visi tur strādā. Man tagad iet tirgu un sisties tur tā kā plikam pa nātrēm. Nē. Mēs uzreiz definējām, ka mēs Skandināvijā neiesim, mēs meklējam citur. Šobrīd mums ir savi aģenti. Mēs tirgojam UK, Angliju. Mums veidojas kopuzņēmums Itālijā. Mēs skatāmies uz citiem. Protams, labāk ir Eiropa, bet tas jau šajā brīdī arī vairs nav tas. Tā globalizācija ir tik liela, kad
Es labprāt vestu mājas kaut vai uz Ameriku. Nu. Tajā brīdī, kad tu saproti, ka tu to māju vari uzražot tik kompakti un tik saliekam un tik vieglu, kas ir tas, kas ir viss CMB inženieru stāvs un kas pie tā strādā, tad tu viņu aizvest, ieliec kuģī un ved. Dabūs konteinerā iekšā, būs vēl labāk. Labi, jautājums par izēju materiāliem, koks, kā tas ir šodien. Tu pats arī nezinu, daudz citi, lai nodrošinātu sevi, teiksim, pērk mēžus un tā tālāk. Kā tu šito? Nē, mēs nespēsim sagaidīt, kamēr tas mežs izaugs. Un es uzskatu, ka katram jānodarbojas, tomēr vairāk mazāk ar savu. Ir kokrūpnieki, kas ar to nodarbojas. Ja es varēšu pirkt no viņiem koku Latvijā ražotu, es būšu tikai priecīgs, protams. Tagad kā tevi? Dažādi. Viss ir tīri bizness, viss ir tirgus. Kurš piedāvā labāko kvalitāti par labāko cenu, no tā arī pērk. Tas ir vienkārši. Izņemot Krieviju, Baltkrieviju. Jā, protams, nē. Tur mēs esam strikti. Jā. Divas lietas, jā, tad Krievija, Baltkrievija. Nē, viss, kas attiecās. Mēs esam ļoti likumpaklausīgi un respektējam jebkādus noteikumus. Tāpat tās arī viss pelēkā ekonomika, tur arī viss, nekas mums nav tāds. Tāpēc mēs varbūt esam vietējā tirgu nekonkurētspējīgi. Tā ir tā nelaime mums ir. Tas ir ne tikai tev, tas ir daudzām arī citām būvfirmām. Bet ja tu esi liels uzņēmums, tu nevari tajā pelēkajā zonā vispār atrasties. Tas ir neiespējami. Ja tu esi kaut kāda tur brigāda, tad... mēs jau ar tevi zinām, mēs esam cik daudz arī visādām iniciatīvām gājuši. Man vienkārši tas fascinē, kad kaut kā tie cilvēki, kas ir tie lēmumu pieņēmēji, viņi kaut kā skatās pavisam no citām prizmām un nesaprot, ka vienkāršojot nodokļu visu to lietu, tu dabūtu. Jo maksāt nodokļus ir daudz vienkāršāk nekā viņus nemaksāt. Bet, ja tas sloks ir tik abnormāls, tad jā, sevišķi uzņēmumiem, kas ne tikai ražo vai būvē, bet, piemēram, ja tev ir intelektuālais potenciāls, tev jau tikai darbinieks ir tava vērtība un tā pozīcija, par ko tev jāmaksā. Tur tev liela daļa vienkārši nodokļu apēdīs. Labi, un finanšu līdzekļi arī no Eiropas ir piesaistīti, jeb tie ir savējie? Tikai savējie. Tikai savējie? Tu neesi nevienā programmā mēģinājis arī? Es šito smējos. Mēs pat Covid naudu nedabujām, jo mēs neko neesam dabūjuši un nevaram pierādīt, ka mēs esam zaudējumi bijuši tajā laikā, kad bija Covid. Šobrīd mums ir varbūt pirmās kaut kādas programmas, kurās mēs mēģināsim kaut kā iestartēt ar uz kaut kādu atbalstu. Nezinu, varbūt ir bijušas dažas LIA programmas, kur mums ir atmaksāts viesnīca vai dalība konferencē, kas ir īstenībā kapeikas, bet tādās, jo man nesen te bija saruna arī ar vienu manu paziņu, arī ar koku ražotāju, nevis koku, bet moduļu māju ražotāju, un tad es pat nebiju aizdomājies, līdz tam viņš man forši pateica, ka mūsu tās programmas ir visas nepareizes priekšražotājiem, jo parastā programma, ka tev tur ir jāuztaisa kaut kāda vieta, ražošana vai tur jāattīsta pievienotā vērtība, tev vienmēr viņai nāk līdzi nodrošināt papildus darba vietas. Jā, tā viena no prasībām vienmēr ir. Un tad paskatāmies, nesen bija mums pētījums, ko ministrija veica. Mums trūks cik tūkstoši? 12,000 darba vietu, darbinieku. Tad vajadzēja otrādāk, vajadzētu samazināt darba vietas, bet palielināt ražošanas jaudu, rentabilitāti, izmantot, tur digitalizāciju, robotizāciju, visu tos procesus vienkārši uztaisīt labākus. Jā. Man piedzima mazbērns, baigi forši tas ir. Tev piedzima bērns maziņš. Kā tu par to attiecies? Kā tev tas palīdz, ja tas tev kavē, kā tev šie jautājumi, ja tev viss ir sievas pleciem? Nē,
līdzīgas sajūtas, kā tev, kā vectēvam, man kā jauna dēla tēvam. Nu, man ir dēls atkal. Jā, nē, arī labi. Ļoti labi. Jā, protams, kad tas kā tu skaties uz bērniem šādā vecumā, jā, tas ir ritīgi savādāk nekā, protams, ka tev jaunībā piedzimst bērni. Tad tu to nenovērtē, kas ir tāds. Tagad tev patīk tajā iesaistīties. Un, protams, ka tā jauda un vilkme nav. Vēl tev ir bizness aiz muguras, kas jāvāk, bet pa lielam ir tāpatās tas gandarījums. Tieši tāpat, kā tu saki, tu vari skatīties tajā bildē un tu skaties dzīvē uz viņu. Nu, es viņu redzu katru dienu. Jā, tā kā viss ir ļoti labi. Nav uz sievas pleciem. Es tā domāju. Es tā gribētu domāt. Tev tā liek, bet jāuzprasa sieva. Jā, varētu paprasīt sievai, kā viņai liekas. Tā kā tā. Nu, ko jānovēl tev arī ir priecīgs Ziemassvētkus un jauno gadu. Es domāju, kad ar jauniem spēkiem arī. Jā. Droši vien, ka raidījums iznāks pēc jaunā gada, jo mums tagad ir bet, jā, paldies un lai mums visiem izdodas. Lai visiem izdodas, jā. Un lai miers būtu uz zemes, tomēr vairāk. Tas skan, zigā, citreiz pirms Ukrainas, tas skanētu tā kā humors, bet tagad tam īstenībā ir tik dziļa jēga, tas miers uz zemes ir un nesaproti tos cilvēkus, kur ir gatavi to visu eskalēt pilnīgi pretējā virzienā. Jā, tas ir skumji. Tā kā tā. Labi. Paldies, kad skatījāties. Paldies tev, kad atnāci. Paldies visiem, kas ir pieslēgušies un mūsu vēro vai klausās. Tad lieciet laikus, parakstieties uz mūsu kanālu un tiekamies nākamajos podkastos. Visu labu! Uzredzi, paldies visiem, kas klausījās, skatījās. Ja kaut kādi jautājumi, zvaniet. Rakstiet komentāros. Jā. Viss. Labi, paldies!